jo Malēnies teritorija ir Alūksnes augstiene, Alūksnes augstienes sākums, nu vēl arī tas Beļavas paaugstinājums, vai ne? Apstākļi diezgan skarbi, arī zemniekošanas ziņā, Pauguri, ielējas, ziemas augstas. Tā tas. Droši vien, ka tas ir tas viens no faktoriem, kas veido Malēnieša raksturu. Malēnieša to spītību, kad viņš izturēs jebkuros apstākļos. Kas viņam cits atliek? Viņam savā Malēnē tāpat tās jādzīvo. Nu, kas pašu Malēnieti, kas raksturo, nu, tā ir tā viena tā īpašība, ka viņš ir izturīgs. Viņš turās pie sava, viņš panāk savu. Nu, Malēnietis, patiesībā godīgs cilvēks. Nemīl melot, meli nav raksturīgi Malēniešā. Protams, ir izņēmumi, bet tas jau tā. Kā jau tāpat ir saikne gan latviešu valodai, malēniešu valodai, latgaļu valodai. Viss jau ir kā viens, un tas pats tikai dažādi tie novirzieni, dialekti. Nu, tāpat ir latgales jau grupa vien tā ir. Kā viņa ir veidojusies, grūti pateikt. Latgaļu valoda ir tāda mīkstāka, mūsējā skarbāka, cietāka, tāda lauzuma. Nu, tā tas ir. Lai jau cik skumji arī nebūtu, bet tā Malēnies, tā valoda ir tāda kā pazūdoša lieta. Pamazām viņa aiziet, un tā ir realitāte, ko mēs varam izdarīt. Nu, kaut kādā, tas jau patiesībā saistīts arī ar atmodas periodu, ar visu to tautas pacēlumu, un ar tādu vēsturisku momentu atceraties, bija tāds klubiņš Aviks Alūksnē, vēstures interesantu klubs. Nu, mēs tur bijām savākušies dažādi tādi, malēnieši, dulburi tādi, kas nodarbojas ar dažādām lietām. Kurš vārds darba rīkus, kurš vārds vārdus, visu ko, kurš labo pūksteņas un taisa. Nu, bet visi tādi, kas kopā turās. Nu, tā tas arī sākās, un doma bija tāda, ka kā tad tie mani senči runāja toreiz, tāda tā valoda interesanta, vārdi interesanti, un tādi īpatnēji vārdi, kas tagad jau zūd no valodas. Nu, tā tas veidojās. Vienkārši domāju, kāpēc to nesaglabāt, kamēr vēl ir prātā. Jā, bet kādu vārdu varbūt varētu nolasīt un parādīt arī kādu kartīti, tādu interesantu. Jā, kāpēc ne? Nu, tā tas 80. gados, 80. gadu beigās patiesībā, tas viss sāka rasties. Te tika izmantotas kartītes, darbā pieejamas, bet tādas normālas. Tā tika sākti rakstīti vārdi. Un, protams, arī ne tikai paša vien atcerētie, bet arī tādi, ko citi ieteica un pastāstīja, un tā viņi te uzradās. Nu, piemēram, vārds Opuls. Opuls, jeb Āpuls. Nu, var teikt vienādi otrādi, kurā pagasta drusciņi atšķirās. Te, piemēram, ir no 3 pagastiem tas vārds. Āpuls, Annas pagasts, Rubene. Jāatcerāties, bija tāda kundze, viņas arī man palicis daudz vārdiņa. Tad Opuls, Ilzenes pagasts. Ilzenes pagasts, kuru pat pie Malēnies tā īsti neskaita, bet es uzskatu, ka noteikti viņš ir Malēnies pagasts, gan Ilzene, gan Zeltiņa. Un teicis, to ir Dukulis Andris, arī jau nelaiķis. Un Vopuls, no Bejas pagastā. It kā tāpat vārds, tikai vēburts parādās. Tas tādas transformācijas. Nu, tas muļļa, varētu teikt. Teicieni, un es kā saku, ne tikai teicieni, bet arī pateicieni. Pateiciens tas ir tāds īsts teiciens, 3-4 vārdi, vai 2 pat var būt. Nu, piemēram, tas pateiciens tup un turīs. Tup un turīs. Nu, nozīmē ir apmēram tā, kad kaut kas brangi izdodas. Nu, tādi jauki teicieni, piemēram, ko molim sista. Tas arī no mana pagasta, kaimiņš to teica. Tas ir par sievišķi tādu spēcīgu, kas visu varoja, drukna sieviete, kas ņem vīra darbu, tad tas pārāms šitai vietā. Un te drusciņā arī uz Golgausku. Tāda, tā mazā Malēnies zemīte ir. Tad, piemēram, diezgan daudz, kas ir sarakstīts. Jā. Labadīna, labadīna. Prieks, ka tevi redzēt. Paldies.
Bet, kā būtu sāsdini, tu vēl labāk prieks būtu, tu poktaju šaitu būsam. Jā, tur ir pabraivo, tur nav nekos. Bet es nezinu neko. Jā, rakstīts ir, bet tā dīna, kā tu pie man te runāji pati malenīšu valodu, zini, es tagad naktiku atscīt vakarā, tik maleniski runāju. Bet, ko tu izdarīs, bet tu nav kusodi gabalē prota, tagad, kā būs jau runāt, tu nezinu, ko nu īs. Jā, bet kas ir tāds malenīts? Malenīts. Vai malenīši ir labi cilvēki gan ir? Jā, trīlustīgi ir, bet darbīgi gan arī ir. Kad darba izsāks, tā jau viņš neatstos, ka vai nu liktelēst tagad, vai saulē spēkt, nalga tad īs un darīs. Nu, bet savi priki jau var ir, tā nav jau to, kad pat vai ballēs, vai kur agrāk bija zaļam ballēs. Nu, mēs jau no to zaļam ballēs nebijām, mēs jau bijām tos riktīgos ballēs. Kur tos maitenītes, tos rozā kleitiņos, kur bija man mamma bija sašūs tos kleitēt. Un tad, kur tad tos maitenītes, bet mēs tā kā aizbēgam, jā, gojam, jā. Un tad, tā kur skolā mēs gojam, tā kā tas Lelijas skols sauta pie Lopso kols Lelijas. Tur pat uzos Lelijas 300 gadīgīs. Tur, mana māmi tev to uzolu atcerēs, tik pat lielu jau. Tad uz Raipaļai Andrits spēlēja, Sēmeika Jonits turpat spēlēja, Lielbaržā Jons, lai nu cik viņš daudz nātiekā, bet pat spēlēja. Pakalnā rūgdies ar Jons, to ko bija prūjam jau tolokos skolos. Nikolajevā Jons, turpat no Bārtužīm vēl. Kur tā ķauķa ieškis, ķauķu kolā, kur tagad tai lielos liepašanos trase, tur tā augstumā. Vos ir sapultamies. Papriekšu jau agrā ar Arturu lajā, un man brols jau bija projām, bet viņš jau var, kad bija precējis, tur to lapsokolā, tur iztaisīs beņķīti bija, un tad abedievi bija sarunājuši savu nokumu sīvu, un tad viņi satikās tur, un tāpat malenīši ir, un paliks, tu dari, ko tu gribi nevēst, tur atpakaļ, tāpat malenīši viņi ir. Un visiem darbīm, visiem. Paskatīs, kur lustīgi tagad varbūt man no to klubu iztaisīja Māriņko, tos ir jau, pirms mums ir palepna jau to, ko mēs liekamies prostoki, man to liekas. Jā, no to, ko liekas, jā, no malenīši jau to, ko vienkāršoki. Bet, es gols atdēliņ, ko lagola, kā jau dzēju, vai es biju, man liekas, vusi, ko viņa ģimene bijām. Vusi tad, Oskar atnāc palīga, vai atkal uz citom gojam. Atkal goja. Saudu tolkas, es jau netiku, bet tiku gan jau kolhozā laikā, gan ar vēl vēdā nebija jau ko tagad tī traktori ositī un skuļmašinās ar augšās tiku bijis. Tu tā kā zirgīm brauc savu nevēdā to skuļmašinās un tā kā kaulīši tā kā sīti, Lenos, skula vēl tikam plakuši Lenos. Un tā morgs bija, kur moka akal mērcēja tos Lenos un tur bija. Jā. Tur grauti, Es tā tagad saku, nu tad iesim, mēs tagad uz to šķūnu saliksim sienu. Runā pareizi, tu nepareizi runā, kas vēl nebūs? Ko tad darīsi, jo atkal beig no neko nedarīsi. Kurā gadā tu akmeni vilka? Nu, īsti nezinu, bet ap 1979, 80 vai 81 gadu. Divi kopornīki, te 130 vai kaut kas tāds. Un viens vilka trose, otrs tomēr dakšom. Un obe divi dvezdami goja. Malim dummi. Cik cilvēku strādāja? Te strādā visā brigādē. Vienā brigādē kaut kur šito igala, tur aiz manīm atkal otrā brigādē. Ja tas 79. gads, tad kolkoza brigādē vai? Vispār meliorācijas brigādēs. Meliorācijas celtniecības pārvalde. Apkārtnē jau to smuka un kollaina, kas ībraucēja ekskursantiem, tie jau pavisam. Te kolhozā laikus pļāva, tur tos drusku pilskols ir. Ekskursanti atbrauc un saka,
vai kur te skaisti, vai smuki, pa maleniski. Un es viņiem atbildēju, to jau ekskursantam ir smuki, bet traktoristam tas smukums gan ir aiziet papeikšūks, ka jobrauc ir pa tu stovumu. Tur braucīja uz vienu pusi traktora meļas spīdina vairs ir narodīja. Tāda numura nukteikās. To jau ir šitai pusē, cik treis traktoristi nusitošīs. Visi gani, viens laikam nebija šnabidzies, citi atkal gan bija dzāroši. Vai tas šnabi vien dzer, citi zārinus nā? Kodreiz Igaunijā šitai bija troki kori uz ēteri. Pat kal tie malenīši pa pizdalīnu saucā. Un maksā 2 rubļi pudalikta 100 gramu. Visos būdēs jau tur visi reivuļi atkal pilli kā laukste. Kas tas reivuls tots? Tas pats, ko gramatīši sauc pa plauktom. Cīši motiņi Baltikos sniegs, tomēr par maitaniem domot mums ir prieks. Vecīši motiņi Baltikos sniegs, tomēr par maitaniem domot mums prieks. Mona skaisto jaunība, mona skaisto jaunība, mona skaisto jaunība, man tevs ir žēl. Mona skaisto jaunība, mona skaisto jaunība, mona skaisto jaunība, man tevs ir žēl. Lūgu, tur orā, tī lelī kuki jau ir tak Igaunijā jau. Veco tāva man zema goja 530 metru vai kaut kas tāds. Nu, tā Igauņu malā mēs dzejojām. Atraucāti, meža caukas tik uznāk, kartupaļus izrūk. Bet tās ir tos Igauņu meža caukas? Tos ir sleipātās. Kad medniki medī Latvijā, tad aizmauk uz Igauniju. Un ka Igauni medī, to mauk atkal uz atpakaļ uz Latviju. Un to nanuķeramos. Kun nainen minun pahandassi stiamis matimat panetimme kotia viima vetskille. Oh, Samu kallis, kallis kodumaa. Igaunio malenīše. Un Igaunijam ir veko petseri, ko daraizi, tai Satuku zemā. Tas apmēram tāpat, ko latvīšiem ir latgalīše. Taisne tāpat, sēdi. Šitas pats igauniski malenīšam ir pinī suns. Tīm gramatīšiem ir koer. Vasarā bija atjēguši pirms skolā īšanās, 7. klases, 2 mēneši. Vai tad tu baigi skolā namocies jau runāt? Par laimi, ka viņš bija izcils visu remontēja, gan elektriskus, gan pulksteņus. Pie viņa nocā katru dienu cilvēki, kas gramatiski runāja. Tagad mote saka, vai, ko tu runāsi skolā, ko tu runāsi? Tu tak naprūti. Es teicu, protu. Cik viņa pricīga. Aha. Dažreiz runājām. Vai bīži? Vai, te izsakamies. Bīži runājām. Bīži. Tavu valodā izsakamies. Un rādīja to, atkal man taču, mēs tak zinām, ka sovans. Savans? Turpat citi jau grib
Poras saka, suvāns, kur ta todu rauši? Ja izbūju olu. Markalnis pēčak. Lūkumi. Lūkumi šazara krasta dzēvēja, puķeiši dzēvēja. Un tad bija ultra... Tu stosti, tu piedzēvēji. Ko jūs gribat? No vienas, no tos skolas aizgoju zoluksni mocītīs. Tagad dabas mocības stundā izsauc mani. Izstostu ļoti labi, es zinu, ka būs picenīgs. Noteikti. Tagad papildi jautājums. Ko īgaustus... kādi mojcēniki mīgaukst villu? Es saku, voškā. Būsā klases sastinga 30 pori skolniki. A viņi tu malī nesarbīja to dapat, lai tos tā ir aites. Kārtībā. To pat ir kā 5 minusā. Tagad taisījamies vienā raizīt uz balli. A vējos, vienāši kauniko parasti, tokti Moiseju, vai tādi bija mārga, dzīvētos. Un tur bija arī brauca no pilsētās puikas, un tagad tiksim uz balli. Es saku, es gan negribu uz tuši kaunīt, tur bīži kaunās. Bet es gribēju te kaujās, viņš bija gramatisks. Un viņš saka, nakaunīgs, tu tā, ka esi smuki saģirbusies, tiksim uz balli. Sporta vīta. Jā. Jā, tālu gojam, tur gar meža molu. Viņš saka, kur bija arī ugunskurs. Kurts, ja? Beku porta vīta. Es domāju, varbūt, ka tas ir slikti. Es nakurināju te. A moja pleita ar tāva mote, glups. Ja būs galvu porta, būs sporta galvu. Man liekas, kura krosi ugunsvīta, kur ir. Tas ir porta vīta. Ugunsvīta, porta vīta. Stipri veiri, nav padevušies nekad. Un ja saimnieks rektiks, kun saka, tad to redzi, tam ir jābūt. Un tad izrodās to jūcīga līta, ka tas bānīts tic te pie Jālsviķu stacijas, tad tu saprūtīsi. Tī konduktori, tā vagonim vilkuši aizkarus lūgiem priekšā. Nu, tagad brīnuma lītas kopēc tad to. Izrodās, kodi goda atpakaļ, tur kodi, nezinu, kura goda tas ir bijis. Nu, brauc svīts amerikaņa miljonārs. Nu, un pie Jālsviķu stacijas izrodās gonomaita, kārtuši tu savu dabisku vajadzību, un šis to, ko izskatījis, un kops orā, un ņems tu gonomaitu leidzi, precīs nūst un taisīs Amerikā pa miljonāri. Nu, pagaiši pora godi, te tos porējas uzzinājuši, ka te līta tik jauka iznokuse, tagad, ko vilcins nok, to 5-6 atkal dzelzceļa malā, domāju, ka šomēr laimēsīs. Nu, topēc, lai nebūtu tāds, ko nasmuks skots, tā koordinatori vilkuši, redzi, tūs aizkarus priekšā lūgiem. To da te īstenība beigās. Bet to te īstenība. Jā, īstenība gan. Tur malots nav nebūs. Mote bija kaupulnieka, ka tās ar viņu precējās. Kur viņa dzīvoja motē? Nu, viņai tāva mūs bija Rītnā Strautūs. Viņa dzimusi Latgalīte? Viņai dzimusi Latgalīte. Un atkal tavs tāva vecāki uz Latviju viņus porvedā Annes muižas baronesētei Vāla no Ukrainas, no Volinijas apgabala.
Un vecstāvu, kad molu pēc tur īlika par, nu, mežsargu. Tad ko tas Baronis. viņš bija? Viņš ir vocīts. Un vecmota arī. Ukrainas vocīts. Nu, Ukrainas vocīši. No 40. gada mēs dzīvojam Jurenskos. Un tad līdz 60, un tad tur Jurensku mežgalīšos, ko saka. Tur pa fermām pastrādē, tad porveda mani te uz Adrakašu, tu auguļu fermu. Vispār es noslaucu kolhozā gulks 11 gadi. Un lauku brigāde 10 gadi nostrādē, no 53. gada līdz 63. Un tad 2 gadi kaut kā aites nubārāju. Un tad pēc tam jaunu lupi. Un darba stažs 37 gadi. Cik tad tagad pašai cik gadu? 74 pēc pora mēnešiem būs. Man nepatīk šitī laiki. Nu, toreiz pēc kara bija. Un kara laikā. Aizgoja mežus iekšā tī dezertīri, banditi. Un viņi tur burtiski tur katrā otrā, trešā naktī viņi tur demolēja visas mojas. Un padzēruši tur staigāja. Var īdomoties, ja tu tagad 7, 8 gadi vecs bērns, nu mēs bijām tur 5 gabali. Nu 2 gadi līdz 10 brālenam bija 10. Zīmās laikā, -3 grādus. Atbrauc paši tādā ekipējumā. Vailāki koja, kažuka, bikses, no aitodas un kažuks un ausene un austa šalle, riņķi, ruka, kažukodas 2 pirkstutī cimdi todi. Un viņš atplēš visas durvis tev mojai vaļa, bērnus, plikus no gultā, nakti izdzen, uzstodā gar sīnu, stāv, vārduven, turi muti. Man priekš tevis lūgda īrausīsi. Nu, tā, un man tavs bija leģionā, bet viņi nauga visus, ar ko viņi karaja, ar atraitnēm, un karaveiru sīvām, un sirmgaujiem un bērniem. A tagad viņi, vai kādi nacionāli partizāni. Nu, tas tā kā šausmas vispār, kas notika toreiz. Un braukāju pa visiem šitiem apkārtējiem pagastiem, bet es ļoti labi zinu, kur bija visvairāk malenīšu un kur bija mazāk. Bet jaunatnē, kas bija izņemot un sodus, ko dažus, ko es, kas kaunījās, jo runāja. Kaut viņi saprāta nerunāja. Mana sīva valcenice, tā ka ļoti patika, ka runāja, bet pati nemocīja neko. Būt vislabākie cilvēki, atsaucīgāki, un gondreiz visi bija malenīši, ko es satiku, tie bija bāja. Pitnoca moja, sarkanarmīši un leģionāri kupā, visas ballētas gojam, visur, mūsim nebija neko rašķirībā. Viņi sūta nesaukājam, ko tagad saukājas. Bet, redz, pa piemēram, Ilzina jau mūsu beigos, bet mūsu saltiņos bija vairāk, bet tur jau nebija. Un tad tur es biju, kad bija Beļava, viņu laiciņa, ko Beļava vēl ir, bet tas Kulbenes krājā. Beļava litene tur arī Malniski runāja. Mojas tavs moti tikai Malniski runāja manīm. Alisa teip, ka Volkas no ko se teica, ja ka lūgti patika, ka runēt pa Malniski, es jau saprūtu.
Puika teica Reigu uz cauri uz Karlsbadu. Deva Čehijā, tur es no Vociem visa, bet tur ir Čehiju. Un tur es vairs tos atpakaļ uz Latviju netiku. Atkal tik atpakaļ gan pie Januma pulka pats, bet pa Vociju. Janums tad izkopā tur, bet es biju te batrunā, kurš palika Hellas puscelā. Gaustāvis nepadēvot kapitulēju. Cauri. Nu jau vairs neko. Bet tu smagu darbu un tu izīt fronti pirmos līnijas, pusotru gadu. Gaustā nepilni 2 gadi. Viss prasīja, bet redzi, izturēju. Un es redzu, pēc un beidzu jau, tad, kad tuberkulozi dabūju, ko es nācu izglābus. Īlūzi, bet kodam sindarētu ar īlūzu. Ladvu, viņš pats tik orā. Saukstēju, sasaldējus, es dzeru 56 gadīgu pudeli, vīnā galā neutrā. Un mums bija kultūras nama vadīties, tur es tādēļ, pa kluba vadītie 5 gadu neuzturēju. Bet krīvinīte viņam uzvarčoru aizmirsīs. Nav svarīgi, te teica, nedzert tu tos kapsulas, tas nevarī tu kapsulīt ar tarkumunīdijā. Tagad tu mēnesi, kamēr uz pilvā ir atvēlinājumā, tu dzer Sarajevā tas ceļmalu lopu sulu. Dzimusi esmu Oluksnes rajonā, Zīmera cīmā, Kuplija mājās, 4 bērnu ģimenē. Es esmu visjaunāko meita. Vecākā māsai bija 10 gadu starpība, vidējai 8, un brolim bija 6 gadi. Visi zemes darbi ar zirgu jāpadara. Un mēs ar māsu vidēju gaidām broli, nevaram sagaidīt tā 25. martā. Un nostraucamies, kas tagad ar to broli noticis. Nāk 1:00, brolis ieskrien, iebrauc mājā, un tagad saka, man ģērbies un dzen zirgu uz mežu projām. Bērtušas kaut izved. Nu, un tad, kā es to zirgu dzinu uz mežu, patreiz vedā Skaiskalnu Jāni projām. Šausmīgi viņš kliedza. Ar 2 kaimiņi. Visi bijām kolhozniki, nav jau kā tagad, kad cilvēktīsība. Tur ir cilvēktīsība un nebija. Vācu laikā, ja bija vācu stunda, tad bija vācus, nu kā saka, cik noteikti nedēļā stunda. Pārējie visi latviski. Tā jau bija siens nopļauts, un tā gadā šausmīgi zīdēja baltais āboliņš. Tik izteikties nekad vairs neesmu redzējis, baltais āboliņš zīdēja tajā gadā. Tad bija, es godu nepateikšu īsti, vai 42. vai 3. Kaut kur ap augustu, jūlija, augustu tas mēnesis bija. Es tagad ar māti gulēju mazaistabiņā, un pamodusies un dzirdu lidmašīnā, pēc pusnakts, kaut kur pēc pusnakts, rauc. Un es domāju, ka tagad bērnam, tas karš jau šausmīgi. Jo, es gan gāju, gan es redzēju, ka tos lidmašīnas kāvās un aizgāja kupēdamas viņam. Un tad jau nāca uz reita pusi, tad pēkšņi viens troksnis liels bija, un tā viss palika tādā rozā. Un tā visā mājā mēs visi pietrūkamies augšā. Un tagad, kas nu noticis? Dēļinkolē tā sāka tāda iesūklā. Tā lidmašīna iekritusi bija. Apmēram tādi koki bija ar spārniem. Bija kā pļauti nopļauti.
sprāga tās mīnas, labu laiku sprāga vīna pakaļ otrai. Es vēl pīgāju pie lūga, mamma saka, nu pieeja pie lūga paskatīs. Kā pīgāju, tā vīna liela bumba, kā sprāga, tā es ļaudama atpakaļ, raudādama vairāk naiešu. Nu, un tā nāca pusdienas, tā tāvs saka, nu, īsam visi apskatīsimies augšā. Nu, gājam, bet tā jau bija cilvēki tur augšā. Nu, kā saka, tai lidmašīna avārējuši tie bojā gājuši cilvēki. Viņi bija apklāti ar lapām, nu, zoriem. Salikti rindā vai 3 vai ko. Nu, un tā paskatījāmies, tur dzina projām jau mums armijās tie visi. Nu, un tā atnāca mojā, pēc kāda laika ienesam mūsu mojā vīnu dzīvo palikuši. Ielikās vēl lielā istabā, gultā. Nu, vāciski mēs nesapratam. Tur bija daži, kas vēlāki. Tad atveda daktari nopakaļ upīti. Kods uzvārds? Upīte. No kurienes? No Opekalnā. Jo Opekalnā pretī, ja jūs zināt, ja, tagad, kur ir tā kapliča jaunā. Zinu. Tā otrā pusē bija aptika un upītei kabinets pieņemšanā. Tur viņa, kā saka. Viņa pati dzīvoja te uz šosejas uz Saules kalna pusi, tur moja viņai pašai bija. Viņš tik šausmīgi gribēja runāt. Nu, un tad, kas tur saprata, tad, redzi, iedeva manas māsas vecākās adresi. Nu, un tā viņam aizpampā acis cīt, vairs neredzēja. Tā viņu aizveda projām. Tā pagāja kādi mēneši vairāki. Tā viņš bija vecākai māsai atrakstīja vēstuli, protams, vāciski, un atsūtīja fotokartiņu. Tā fotokartiņa tagad ir noteikti ir pie māsas meitas Dēļinkalnā, Kubuliņu cidrās. Tagad māsai, kad sākās šitā ikārta, es māsai prasīju iedot no fotografiņu. Es pārkopēšu, varbūt, ja viņa nav no ģimenes, bet laikā viņai bija bailēs, kas un kā neiedeva. Nu, es ceru, ka varbūt sarunāšu tagad. Kur viņš bija, kurai vietā viņu atraduši, es nemāku pateikt, vai viņš bija šimpus Dēļinkalnā vai taipus Dēļinkalnā, kur viņš bija. Viņš bija izlēts, paspējis izlēkt ar izplētni. Un tā visu vasaru armija veda tos lidmašīnas detaļas prot. Stāvu pie lūga un skatos, bulli ved. Es tantai saku, Pauļam bulli aizved. Nevar būt. Jā. Otrā dienā Alvīna atnāk pie manas motes. Vakar atnāca un aizveda pulli. Bet tā, ko to bulli aizveda uz pagastu projām, tā bija mans svētki. Cilvēku nav, un kas tur ir indzerīši, un tur nūdzērušies, mežus nūgrīzuši. Nu, paldies Dievam, ka Dēļinkalnām ir aizlīguma zona. Bet Dēļinkalns nepieder kam? Dēļinkalns puse Zīmerim, puse Jaulecinai pieder. Un viņš ir aizlīguma zona iekšā. Parasti pēc kopu svētkiem Opekalna pēdējā jūlijas svētdienā bija Jaulecina obligāti. Bija balles. Tagad ir pa visiem kaliem pa slēpošana jāmaksā mūsu laikā. Kur bija? Viss bija izbraukāts. Ļoti draudzīgi, saticīgi, palīdzīgi. Viens otram gājām palīgā, kā saka, tur mūsiem bērniem vislabāk patika māslu tauka. Tad mūsiem bija zirgi. Braucam uz tīrumā zirgiem un atpakaļ kopam tos voģos un braucam. Un rudenī kulšanas tolkas. Tad jau mēs pat somu kaudzēm tur lakstījām, cik patika. Kara laikā, vācu laikā, kā es gāju
dzinu guvis, nāk mežā partizāns pretī. Viens uz otru noskatāmies, aizējam. Krīvu laika atkal. Kā pirkotā šitas tāds soliņš līdzi. Tie visi. Un tas ir brālis mans.